Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji! Šobrīd atkal ir samilzis konflikts izglītības nozarē. Skolotāji prasa lielākas algas un nākamā ceturtdien plāno iet piketēt pie Saeimas. Nav arī skaidrības par reformām šajā jomā, kas notiks pēc gada, diviem, nemaz nerunājot par ilgāku laika posmu. Par to tad mēs arī šovakar sastrēguma stundā diskutēsim. Par to, kas notiks skolās, kas sagaida skolotājus, kuri māca mūsu bērnus. Un tāpēc uz sarunu esam šovakar aicinājuši reformātoru, bijušo izglītības ministru Robertu Ķīli, kurš atkal ir Stokholmas ekonomikas augstskolas asociētais profesors. Labvakar. Labvakar. Pašreizējais izglītības ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Labvakar. Labvakar. Ingrīda Mikiško, kas ir izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja un šobrīd arī protestu organizētāja. Labvakar. Labvakar. Un arī Ligita Gintere, Jaunpils novada domas priekšsēdētāja un ilgadēja pašvaldības savienības izglītības komitejas priekšsēdētāja. Labvakar. Labvakar. Savukārt sabiedrības viedokli mums pārstāv pedagogi un skolēnu vecāki. Andris Priekulis ir Rīgas valsts 3. ģimnāzijas direktors, kurš gribētu, lai Latvijā, tāpat kā Somijā, uz skolotāju vietām būtu konkurence. Labvakar! Labvakar! Jana Simonovska ir biedrības vecāki par izglītību pārstāve un 2 bērnu mamma. Labvakar! 3 bērni jau! Oļegs Solovjevs ir Laucienas pamatskolas direktors un pārstāv tipisku lauku skolu Talsu novadā un uzskata, ka sistēma nauda seko skolēnam, iznīcina mazās skolas. Labvakar! Labvakar. Savukārt skatītājiem mēs šovakar vēlētos uzdot šādu jautājumu. Vai jūsuprāt algu palielināšana pedagogiem uzlabos izglītības kvalitāti? Jo pēc būtības jau jautājums nav tikai par algām, jautājums arī par to, ko tas nozīmē sistēmai kopumā un vai palielinot pedagogu algas, un tas acīm redzot ir nepieciešams, mēs patiešām arī uzlabosim izglītības kvalitāti. Tā kā droši zvaniet, mēs gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Mikiško kundze, skolotāju arotbiedrība nepiekrīt izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātājiem skolotāju darba algas likmes palielinājumam par 15 latiem. Jūs uzskatāt, ka tam ir jābūt šim palielinājumam 30 lati, lai sasniegtu 310 latus par darba algas likmi. Un pēc būtības jūs nākamā ceturtdien iet skolotājs piketēt pie Saeimas dēļ 15 latiem. 30 lati. Nu, tātad 15 latu jums ir apsolīti, bet jūs tagad gribētu 30. Tad jūs vēl gribat 15 latus klāt. Protams, jo 15 lati ir pirms nodokļu nomaksas. Tad paliek maciņā 11 lati, vai ģimene var ieiet ar 11 latiem, cik reizes var ieiet veikalā. Tas ir tas jautājums, un vai tiešām mēs pedagogu darbu vērtējam tik zemu, ka mēs nākošos 3 gadus solam tātad katru mēnesi pielikt 11 latus. Tas ir tas jautājums. Tā ir sabiedrības attieksme, valdības attieksme pret pedagogu kā tādu. Bet tad stāsts pēc būtības ir par šiem te 11 latiem vai? Nu, tad pirms nodokļiem 15 lati. Stāsts ir par attieksmi, un vai mēs pieliekot 11 latus arī panāksim to kvalitāti, ko jūs minējāt. Vai tas kaut ko mainīs? Vai tas mainīs vai attieksmi? Dombrovska kungs, arotbiedrība nepiekrita parakstīt jūsu izstrādāto memorandu. Var saprast arī arotbiedrību, ja mēs skatāmies, tad no 1. janvāra sola palielināt minimālo algu par 25 latiem, jūs skolotājiem solat pielikt klāt tikai 15 latus. Nav īsti korekti. Sāksim ar to, ka šis nav gluži izēm piedāvājums, kā jūs tikko teikuši. Šis sakni ir bijis premjera piedāvājums, līdz ar to arī visas valdības piedāvājums. Tas ir viens. Otrkārt, es domāju, ka šis jautājums ir plašāks. Es par to jums esmu pateicīgs par šā raidījuma organizēšanu, ka mēs varētu gan kopā ar arotbiedrību arī pievērst uzmanību pie visu šīs naudas seko skolēnam sistēmas un pie visas tās situācijas, kur izveidojusies. Te man arī vajadzētu piebilst, ka man jau, sapratiet, man ir pareizi, man ir liels prieks redzēt Robertu, bet es domāju, ka jums arī vajadzēja vismaz piecināt vēl vienu ministriju, un tas ir konkrēti Tatjana Koķi, kuras laika visa sistēma arī tika izveidota. Proti, sistēma nauda seko skolotājiem. Tieši skolēnam. Skolēnam. Līdz pašvaldībai. Līdz pašvaldībai. Bet jūs uzskatāt, ka šī sistēma nav pareiza? Jā, es uzskatu, ka sistēma nav pareiza. Ķiļkungs, jūs bijāt šīs sistēmas aizstāvētājs? Tādā nozīmē, ka nauda jāseko līdz skolai, līdz pašvaldībai, bet tam visai naudai, nevis tikai algām. Kas nozīmē, ka tā ir arī pašvaldība nauda, kas kopā ar valsts naudu, kopā vienā grozā aizseko līdz skolai.
tādā nozīmē es, protams, biju ne tikai es tās, bet arī Bet sistēma dedzīgs, tad nav ieviesta līdz galam, jo nauda šobrīd seko tikai līdz pašvaldībai. Un tā ir tikai nauda, kas nāk no valsts skolotāju algām. Tā kā ir divās nozīmēs, tās nav tā sistēma, ko es aizstāvu, vai arī ļoti dedzīgi aizstāvēju, bet tā kā pusratā atstāts jautājums. Jā. Bet tas, jebkurā gadījumā, neatrisinātu mazu skolu jautājumu. Un tas nekad nav bijis mana tēze, ka tas atrisina mazu skolu jautājumu. Mazas skolas jārisina pilnīgi citā veidā. Nu, bet tad ir jautājums, kas ir šīs sistēmas naudu seko skolēnam mērķis? Bērnus jau māca, vai ne? Jā. Un tas nozīmē, ka mēs nodokļu maksātāji apmaksājam, lai mūsu bērnus mācītu. Katru bērnu. Un līdz ar to ir skaidrs, ka par katru bērnu mācīšanu vajag arī attiecīgi finansējumu. Vai tas nebija veids arī, kā samazināt skolu skaitu? Tur bija vairāki veidi, kā samazināt, un tas bija viens no veidiem, protams, jā. Bet tas bija tikai viens no instrumentiem savā laikā, 9. gadā, kā būtiski samazināt skolu skaitu. Jā. Bija arī pilnīgi administratīvi lēmumi. Bet šos administratīvos lēmumus pieņēma pašvaldības. Pašvaldības ir skolu dibinātājs. Ministrija saskaņo vai nē. Un man ir pašam bijis pieredze kā ministram ilgstoši nesaskaņot pašvaldības lēmumu slēgt skolu. Mums, protams, neizdevās, vienkārši nesanāca toreiz, bet Izglītības ministrijai ir iespējas ietekmēt šo procesu. Cik lielā mērā pašvaldības, kas ir skolu pēc būtības dibinātājs, ir brīvas slēgt skolas, un daudzas pašvaldības ir izvēlējušās arī paturēt un dotēt šīs te mazās skolas? Protams, pašvaldībām ir pilnas iespējas to darīt. Mēs skatāmies dibinātāji, lai gan es domāju, ka tā dibināšana ir diezgan nosacīta, bet varbūt kāda skola arī dibināta. Tas tā. Slēgt mēs šīs skolas, protams, varam, bet neviens jau to īpaši nav interesēts darīt, it sevišķi, teiksim, laukos, jo tāda dubulta morāla iznāk. No vienas puses mēs runājam par mazām lauku skolām, par to, ka bērnam vajadzētu dzīves vietai tuvāk mācīties. No otras puses mēs šo naudu koncentrējam tikai, lai sako bērnam, un viņas tomēr tad koncentrējās lielajās skolās. Lielajās un tāpēc pilsētās, kaut kad jau tomēr bija runa par šo te lauku skolu programmu. Vienbrīd par to tā kā runāja, solīja, un pēc tam šī programma, tagad neviens par to nerunā. Tas būtu ļoti nepieciešams, jo tad ir īsti jāsaprot, kādu tad mēs gribam to sistēmu savā valstī, lai bērni tomēr tiktu apmācīti, mazie bērni pietiekoši tuvu savai dzīves vietai, un tad, kad bērns jau ir paaudzies kā skolnieks, jau viņš varbūt var arī Bet, ja būtu šī programma, tad pēc būtības nevajadzētu visiem skolotājiem, ciest no principa nauda seko skolēnam. Jo tad būtu citi atbalsta mehānismi mazajām skolām. Jums ar sekošu piemēru. Šāda veida sistēma visa valsts pārvaldē, es domāju, ka darbojas varbūt vistuvākais ir tikai cita nozara, tas ir medicīnas aprūpe, kur arī tas finansējums ārstiem ir atkarīgs no pacientu skaita. Pēc ārstiem jau strādā ar pacientiem individuāli. Tātad līdz ar to, ja par vienu pacientu, par vienu cilvēku mazāk, tad ārstam arī darba slodze ir mazāk. Bet salīdzināsim to ar pedagogiem. Pedagogi strādā ar skolēnu grupām. Tāpēc, ja jums valstī skolēnu skaits samazinās, un mums demogrāfija, diemžēl, ir tāda no skolotāju neatkarīgu iemeslu dēļ, ka tas notiek jau vairāku gadu garumā. Un ja jums skolu skaits paliek nemainīgs, klašu skaits paliek nemainīgs, tad tas, kas jums notiek, ir, piemēram, kādam vidusmēra skolotājiem, viņa klases skolēnu skaits, piemēram, būtu nevis 20, bet kļūst par 18. Līdz ar to darba slodze no tā nemainās, bet atalgojums, finansējums samazinās. Tad, uz kuras planētas tas varētu būt taisnīgi? Bet paskatieties, es pareiķināju ciparus, un jūsu mājaslapā ir īsti ļoti laba statistika pieejama. Par pēdējiem 5 gadiem. Tātad, skolēnu skaits samazinājies par 15%, pedagogu skaits par 12%, tātad pēc būtības pedagogu skaits ir pieaudzis. Skolu skaits pēdējos 5 gados ir samazinājies par 14%, bet budžets skolotāja algām, ja mēs rēķinam no 2009. gada, ir samazinājies par 21%. Tātad sanāk, ka budžets algām samazinās vairāk nekā samazinās skolēnu skaits un nekā samazinās pedagogu skaits. Tad kur ir reformas izglītības nozarē?
Jūs man jautājat par 2009. gadu? Ja mēs salīdzinām šī gada budžetu pret 2009. gada budžetu, ja mēs salīdzinām pret 2008. gada budžetu, tad šis samazinājums ir vēl lielāks - 34%. Es tiešām ceru, es gribu teikt, ka budžets samazinās straujāk nekā samazinās pedagogu un skolēnu skaits. Es tieši tāpēc arī pateicu, ka būtu labi, ja jūs uzaicinātu arī 9. gada izglītības ministriju, Koķes kungu. Situācija šobrīd ir jārisina jums. Tieši tā. Un es savukārt varu runāt par to, kas notiek mana laika. Mana laika runāt par nākamo gadu. Kopējais mērķdotācijas apjoms skolotājiem, salīdzinot ar šo gadu, pieaugs par 7%. Pēc te es gribu kaut ko piebilst, kas arī ir diezgan dažas interesantas lietas par šo sistēmu. Kā redziet, var tie lēmumi par to, kā tiek pieņemta 3 līmeņus. Pirmkārt, mēs pieņemam lēmumu par mērķdotāciju līdz pašvaldībai. Pēc tam pašvaldība pieņem lēmumu par to, kā sadalīt šo mērķdotāciju uz skolām un var arī veikt pārdales starp skolām. Un pēc tam jau skolu līmenī, skolu direktori pieņem lēmumus par tā saucamo tarifikāciju, tas ir, kam būs kāda slodze, un arī par skolotāju pieņemšanu un atlaišanu. Tāpēc var notikt diezgan interesantas lietas. Piemēram, šī sistēma darbojas kopš 9. gada, un gandrīz visus gadus, izņemot šo mūsu pēdējo periodu, notika kopējais mērķdotāciju samazinājums. Tad, nevienam nebija kaut kāds izbrīnums par to, ka arī skolotāja algas samazinājās. Bet šoreiz mēs runājam par pēc būtības pirmajiem 2 gadiem, nākamgad un šogad, kad šī mērķdotācija palielinājās. Bet dažu skolotāju algas var samazināties. Kāpēc? Piemēram, tāpēc, ka skolu direktori pieņems lēmumus, pieņem darbā papildus skolotājus. Un mēs patiesībā Bet dažiem pedagogiem algas ir palielinājušās. Šeit arī nesen bija sižets par Siguldas skolu, kur ir alga ap 1000 latiem. Es jau teicu, var ar šo sistēmu naudas seka. Var gadīties tā, ka lai gan pārsvarā skolotājiem algas pieaug, bet neskatoties uz kopējā, tās pašas zemākās likmes palielināšanu, varētu būt skolotāji, kuri vai no savas pašvaldības lēmumu dēļ, ja notika pārdale no viņu skolas uz mazāku skolu, vai no savu direktoru lēmumu dēļ, kuri pieņema darba papildus skolotājus, vai pieņema darba papildus atbalsta personālu, alga varētu samazināties. Tāpēc arī kopējā, par ko es neesmu pārsteigts, sajūta skolotāju vidū, ka notiek daudz kas vairāk, kas netaisnīgi. Bet ko jūs varat teikt arotbiedrībām, kuri prasa lielāku algu? Jūs tā arī pie kāda kompromisa neesat nonākuši. Viņi aizies nākamā ceturtdienu piketēt pie Saeimas un? Es varu pateikt, ka es jau pateicu, ka šī lielākā alga ir. Šī zemākā likme, par ko valdība ir piekritusi, tiks palielināt no 280 latiem līdz 295 latiem. Ja mēs runājam par pilna gada efektu, tad mēs runājam par 10 miljoniem latiem. Šī, kā es jau teicu, tas mērķdotācijas, kopējas mērķdotācijas palielināšana nākamgad, salīdzinot ar šo gadu, ir 7% apmēra. Tas ir vairāk nekā vidējas ekonomikas izaugsmes. Jūs neticat tam, kungs saka? Šeit varbūt ir drusciņ cita nauda līdz skolai nāk līdzi likmēm. Ja skolotāju skaits nav tik svarīgs, cik ir skolotājs, jo tātad likme ir 21 stunda, piemēram, fizika, un šo 21 stundu var sadalīt 5 skolotājiem, bet to var pasniegt arī viens. Tā kā skolotāju skaits nav noteicošais, svarīgi, cik ir likmes, cik tātad bērnu ir, lai būtu šīs likmes, kas atnāk līdz skolai. Un līdz ar to, protams, kāpēc mums ir iznāks strīds, jo mēs pirmo reizi veidojam vai iezīmējam, pareizāk sakot, 3-gadīgo budžetu, un šajā budžetā mēs 2 gadus esam kritizējuši naudu sako skolēnam, jo tātad naudas paliek mazāk un skolotājs saņem mazāk. Jā. Līdz ar to, tad, kad mēs budžetā, un katrai reformai ir vajadzīgi tomēr finansējums, tad, kad mēs skatāmies budžetā, neredzam, kurā brīdī tātad mēs pāriesim uz citu finansēšanas sistēmu, un vislabākā gadījumā tas varētu būt 15. gada 1. septembris, bet tas ir vēl 2 gadi, kamēr mēs runāsim, tas ir viens moments. Otrs moments, tātad algu palielinājumam ir jābūt budžetā. Budžetā mēs redzam šajā brīdī 9,6 miljonus, kas ir 4,4 zinātnē, 3,9 pedagogu novērtēšanai, tad vēl ir sportam, un līdz ar to
tā nauda, par ko mēs runājam, piemaksas par kvalitātes pakāpēm skolotājiem, kur to ieguvuši pēc projekta beigšanas, algu pielikums. Mēs šādas summas budžetā neredzam. Mēs sakām, kur ir. Ir Dombrovska kungs tā. Arotbiedrība neredz to, ko jūs solat? Nu, es vēlreiz atkārtošu. Ir kopēja statistika, kur liecina par to, ka šis Bet kopējais... jūs tam man rodas sajūta, ka jūs katrs runājat savā valodā. Nē, mēs nerunājam savā valodā, mēs runājam par vēlreiz. Jūs sakat, ir pieaugums, un arotbiedrība saka, nē, nav pieauguma. Nu, arotbiedrības jums arī tika pateicis, ka šis pieaugums ir. Es varu pateikt par mēru dotācijas. Nu, kā es jau iepriekš pateicu, šis rezultāts, protams, ka nav izcils, šis 7% pieaugums, bet, manuprāt, šis rezultāts ir labs. Tas ir lielāks pieaugums, mēru dotācijas pieaugums nekā jebkurā iepriekšējā gada, ar citu gadu. Miktiško kundze, jūs atteicāties tagad parakstīt memorandu, ko bija izglītības ministrija izstrādājusi saskaņā ar valdības vadlīnijām. Vai šis memorands ir juridiski saistošs, jūsuprāt? Ir, protams, jā, viņi piekrīt parakstīt valdības vadītājus, un man jāsaka iepriekšējā... Bet mums pēc gada iespējams būs cita valdība, un jūs ar savu memorandu varat iet... Tā nav, jo pagājušajā gadā mēs arī parakstījām, un man jāsaka paldies valdībai, viņa pieturējās, un viss, kas bija paredzēts memorandā, bija izpildīts. Nu, pēcsacība ir tā, nav, kad aiziet un... Mums ir arī nacionālās attīstības plāns, kas īsti ar budžetu neiet kopā. Jā, mums ir daudz lietas, bet mēs tā kā ticam, pedagogi vienmēr tic, es domāju, līdz pēdējiem brīdim, kamēr viņiem izrādās, ka tā nav. Ja? Bet šis memorands būtu svarīgs, bet šajā brīdī ar tādu saturu, kā viņš ir, un ar tādām summām mēs... Un jūs domājat, ka tas memorands būtu jūsu drošības garants? Jā, savā veidā, jā. Jo pedagogs tomēr pirmo reizi, varbūt atkal pēc ilgiem laikiem, pēc krīzes periodā, ieraudzītu to grafiku, kādā veidā tiek paaugstināta alga, vai tiks paaugstināta. Ja? Prieklīkums, tagad klausoties, ko saka arotbiedrība un ko saka ministrs, jūs redzat un saprotat, ka būs tas kaut kas labāk nākamajos gados ar skolotāju algām? Nu, jāsāk ar to, ka principā skolotājs ir tāda interesanta profesija Latvijā, ja, kur 2 reizes gadā viņam var mainīt algu, viņš uzsāk darbu un mēnešu laikā viņš nezina, cik saņems. Ja. Jo, tā ir tāda ļoti interesants paradoks. Es teikšu, ja mēs būtu Grieķijā, tad skolotāji vienkārši neiziet klasē varbūt un nerunāt ar bērniem, bet mēs laikam mīlam savus bērnus un domājam par viņiem, un mēs nezinot, cik saņemt strādājam. Par 3. ģimnāziju konkrēti man ir 58 skolnieku vairāk. Mēs esam optimizējuši gan mācību plānu, gan klašu lielumu. Mums ir 31 bērns vienā klasē vidējais skaits. Tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Līdz ar to ir risks uz kvalitāti, bieži vien varētu būt risks. Un mūsu alga ir tāda pati kā pagājušajā gadā. Tā kā patiesībā mums vajadzētu būt lielākai. Par bērnu skaitu jūs uzskatāt, ka skolotāja darbs atšķirās? Mēs nerunājam par burtnīcu labošanu. Vai viņš māca, piemēram, 10 bērnus vai 30 bērnus klasē? Vai viņam par to vajadzētu saņemt vairāk? Redziet, ja mēs uztveram šobrīd skolotāju darbu tādu, ka skolotājs 1,40 minūtes stundā norunā, tad, protams, nekas nemainās. Bet ja skolotāju darbu uztver to, ka tas ir dialogs ar skolnieku, un tās ir aktīvās, tās ir saistītas ar IT metodēm, tad tas darbs mainās būtiski. Ja, protams, mēs gribam pa vecam, tad, protams, nekas nemainās. Ja bet šī, piemēram, nauda seko skolotājiem, skolēnam, līdz pašvaldībām. Jūsuprāt, tā ir bijusi veiksmīga sistēma jūsu skolai? Ziniet, mēs esam pēdējos 2 gadus, kad ir sistēma, mēs no vidējā rādītāja, ko nosauc beigās analītiski izglītības ministrija, mums ir -25%. Tas nozīmē, ka Rīgas pilsēta mums 25% noņem. Mēs varētu saņemt vēl vairāk, optimizējot procesu, mācību plānu, bet iedot citām skolām. Ja. Solovjev kungs, lauku skolās, kā izskatās, vai šī nauda seko skolēnam, ir veiksmīgs projekts? Pašreiz nauda seko skolēnam mērķtiecīgi, man tā šķiet, tiek pakārtots, lai lauku skolas iznīcinātu, lai laukos skolas vienkārši izmirtu un lai viņas nebūtu. Pašreiz mēs cīnamies, tiešām nozīmē cīnamies par katru skolēnu, mēs konkurējam savstarpēji, skolā notiek, mēs jau direktori
esam kā menedžeri, mēs menedžējam, mēs domājam, kā piesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnus un kā piedāvāt kaut ko labāku nekā citās jūsu skolas filiālē Dursupē tiešām uz 64 skolēniem ir 12 skolotāji. Nu, tas ir gandrīz, kā lai saka, uz 5 skolēniem viens skolotājs. To valstī ir grūti apmaksāt tādu ekstru pēc būtības. Principā, ja mēs skatām to jautājumu, šeit jau ir tā, ka mēs esam optimizējuši jau gan apvienojuši klases, gan mēs esam apvienojuši stundas, gan darbmācības, gan sportu, tā, lai šis skolotājs varētu nopelnīt šos 280 latus, tiešām 280 latus, nevis vairāk. Bet viņiem cerības jūsu skolā, piemēram, tā kā Siguldā, saņemt uz 1000 latus nekādā veidā nepastāv. Tās cerības ir niecīgas un tādas arī nebūs. Principā ir jāsaprot, ja filiāles skolotājs piebrauc uz manu otru skolu, Lauciens skolu, viņam ir iespēja piepelnīt klāt, un viņam ir iespēja attiecīgi strādāt gan vienā, gan arī otrā skolā. Bet pēc definīcijas lauku skolās skolotājs vienmēr dēļ šī iemesla dēļ, mazā skolēna skaita dēļ saņems mazāk nekā pilsētas lielajās skolās. Bet šīs definīcijas, protams, ka jā. Iesiet uz piketu ceturtdienu? Es atbalstīšu piketu, bet pats būšu skolā. Jāna Simonovska, kā 3 bērnu māmiņai, es gribu vaicāt, tagad klausoties, ko saka amatpersonas, skolu direktori, bet tīri no bērnu vecāku pozīcijām raugoties, no izglītības kvalitātes viedokļa. Varbūt, ka patiešām ir labāk, lai ir mazāk šo te pedagogu, bet viņi saņem lielāku algu, labāka kvalifikācija ir, vai arī mazāka klases, kā piemēram laukos, un ir arī pedagogi ar mazāku algu? Es domāju, ka tās faktiski ir detaļas. Skolotājiem ir ļoti liela ietekme uz izglītības kvalitāti. Mēs esam par labiem skolotājiem, par pienācīgu atalgojumu. Bet šajos krēslos es būtu gribējis redzēt arī ministru prezidentu, jo jautājums ir par kaut ko citu. Mūsu biedrības biedrs Ķirts Karnītis, Latvijas Universitātes asociētais profesors, salīdzināja 2013. gada budžetu, valsts ieņēmumu daļu, ar 2007. gada valsts budžetu. Un tie ir līdzīgi. Tas, ko piedāvā Izglītības zinātnes ministrijas skolotājiem, kā algu likme, ir līdzvērtīgs. Tas, kas bija 2007. gadā. Bet, kas ir problēma, Izglītības un zinātnes ministrijas budžets ievērojami atpaliek no tā, kas bija 2013. gadā. Ja nozarei nav naudas, jūs nevarat maksāt darbiniekiem. Līdz ar to es gribētu prasīt, kas ir valsts prioritātēm. Kāpēc augot valsts ieņēmumu daļai neaug nauda izglītībai? Par tādu pašu proporciju vai vispār? Vismaz par tādu pašu proporciju. Tagad mēs aizējam nelielā reklāmas pauzē un pēc brīža atgriezīsimies un turpināsim runāt par to, kas un kādas reformas mūs sagaida nākotnē.